Kā izvēlēties savu piemērotu binokli? Šī izvēle ļoti svarīga, jo jāskatās, kāds būs pielietojuma mērķis. Kā pirmais no variantiem būs šie te smukie krāsainie bērnu binoklīši. Tas mērķis ir tāds, ka kas ir binoklis, parādīt bērnam, kā ar to skatās. Cenu kategorija ir sākot ar 15 līdz pat 30 eiro. Nākošie būs salīdzinoši vienkārši poro tipa budžeta klases binoklīši, kas ir cenu kategorijā no 40 līdz aptuveni 70 eiro. Tas varētu būt kā mans pirmais binoklis jaunietim. Tie, kas negrib daudz tērēties, iesākumā būs ļoti forši. Bet tie, kam jau būs augstākas prasības, noteikti jāizvēlās kāds no rūfa tipa binokļiem. Tie būs ērtāki, vieglāki. Cenu kategorijā aptuveni sākot ar 100 eiro. Pārsvarā būs iebūvētas BAK 4 dziļinātās lēcas. Attēls būs vēl kvalitatīvāks, jo tas savāc vairāk gaismas. Ļoti ideāls pārgājieniem, pastaigām, aktīvam dzīvesveidam. Protams, binokļiem ir arī augstākā klase, kas sākās aptuveni no 400 eiro. Tajos ir iebūvētas zemes dispersijas ED klases prizmas. Un attēls, kurā es skatos, ir tiešām ļoti kristāli tīrs. Noteikti pievērst uzmanību binokļu parametriem. Tātad šeit ir cipariņi, kas visu izsaka 8,25, maziņš kompakts 8,42, zelta vidusceļš 12,50, smagāks, bet tālāk redzēs, tā kā tas ir ļoti svarīgi.